Sveiks, mīļās klausītājs! Mēs jūs sveicam raidierakstā Sirds draudzenes. Ar jums kopā ir mana mīļā draudzene Ance Zāgmane. Sveika, Ance! Sveiciens studijā! Un, protams, arī šeit esmu es, Viktorija. Oh, wow! Un jā, runāsim šodien par ļoti svētīgu tēmu, kas mums abām ir ļoti tāda aktuāla un reāla, kurai mēs ejam cauri un ar ko mēs arī gribam iedrošināt mūsu klausītājs, tās, kuras ir vienas un tās, kuras mēģina saprast, kā pavadīt šo sezonu, kā būt mierā ar to, ka tu esi viena. Un tad es gribu iesākt ar raksturvietu no Pāvila, 1. vēstules korintiešiem, 7:7, ko viņš saka: es gribētu, lai visi cilvēki būtu kā es. Viņš domā to ar to, ka viņš ir neprecēts, viņš ir viens. Tomēr tur katram ir sava Dieva dota dāvana. Vienam tāda, otram citāda. Un tātad Pāvils nosauc vienatni par dāvanu. Un man liekas, mūsu sabiedrībā to ir grūti uztvert par dāvanu. Mēs arī esam iepriekš par vienatnes sezonu runājušas, bet tad kā to izdzīvot praktiski, tad mēs šodien apskatīsim kopā ar Anci šo tēmu brīnišķīgo. Jā, man patīk šī sezona, un es to cenšos izbaudīt katru dienu vairāk un vairāk, jo es zinu, ka tā ir unikāla sezona un tā ir neatkārtojama. Un, kad es gatavojos mūsu sarunai priekš šīs sērijas, tiešām tik daudz atziņas bija arī priekš manis, kuras es gribēšu līdzdalīt, jo ir ļoti labi, ka mēs kā māsas Kristū varam iedrošināt vienu otru šajā jautājumā, jo šī tēma ir tāda, ka tur tiešām ir vajadzīgs iedrošinājums, un noteikti daudzām no jums ir jau tāds jautājums vairāk kārtīgi izsacīts, vai vispār Dievam ir plāns priekš manas dzīves, kad man būs vīrs, vai vispār Dievam tas ir plānā. Un tas ir tikai normāli, kad ir šīs domas un kad ir pārdomas. Un kamēr es gaidu, tikmēr es varu šos visus jautājumus uzdot Dievam. Un viņš arī dos mieru. Un tiešām mēs apskatīsim padomus, kādus padomus mēs varam jums dot, kā pārbaudīt savu sirdi. No manas puses būs 6 jautājumi, kurus jūs varēsiet pēc tam pierakstīt un uzdot sev. Un šī tiešām būs vērtīga sērija, kur tiešām var sagatavot pierakstus un jau gatavoties pārdomāt, jo pēc šīs sērijas noteikti būs vajadzīgs laiks, lai jūs varētu prasīt debes tētim, atbildēt uz tiem saviem jautājumiem kopā ar viņu. Un, domāju, mēs varam lekt iekšā šajā sarunā. Tā kā, Viktorija, tu teici, ka tev arī, tas bija vispār, mēs nesarunājām, bet tu teici, ka tev arī ir 7, man 6, tev 7 iedrošinājumi šai sezonai, jā? Jā, rīktīgi, tāpēc, ka, es arī tām eju cauri un dažreiz uznāk tādas tā kā Dievs, kāpēc es esmu viena, un, ka Bībele rāda to, ka ir svētīgi, tā kā, ka nav labi būt cilvēkam vienam, ka Dievs ir radījis tātad cilvēkiem būt kopībā, un visvairāk, tā kā visbiežāk lielākā daļa no mums apprecēsies, vai ne, un tad kā būt brīvai sievietei mūsdienu pasaulē un būt mierā ar to, ka tu esi viena un skatīties uz šo laiku kā uz milzīgu vērtību tavā dzīvē un tiešām ieguldīties pēc iespējas vērtīgāk, un tad es arī beigās nedaudz padalīšos ar tiem ieteikumiem, kā būt ar to sezonu mierā, bet vispirms tā kā es gribēju jūs iedrošināt, ka šī tiešām ir dāvana un tas ir laiks nodoties un iesakņoties Dievā. Mums varbūt
nenovirzīta, koncentrēta uzmanība uz to, ko Dievs vēlas darīt tavā dzīvē, uz to, kas tu vispār esi Dievā, un tad skatoties arī uz savu tā kā jauno dzīvi, es arī tā vakar, man liekas, gāju un domāju par to, kā es esmu kopā ar Jēzu 4 gadus, un es tā pareiķināju, ka pēc kristiešu gadiem tas tā kā 1 gads ir 5 gadi, vai ne? Tātad, principā, man pēc kristiešu gadiem ir kaut kādi 20, un šis tā kā būtu, tāds īstais laiks, un nekad var sākt domāt par laulību un tam līdzīgi. Nē, tas tāds varbūt joks ir, bet tur ir arī sava daļa patiesības, ka īstenībā es visu laiku jau no paša sākuma nedomāju, ka man ir jāsteidzas kaut kur un jāieskrien attiecībās, arī kā kristietei, bet īstenībā, ka man ir vispirms jāskrien attiecībās ar Dievu, un ņemot vērā manu pagātni un to, kur es esmu kādreiz bijusi, Dievam ir tiešām jāstrādā pie manas sirds, un šo gadu laikā viņš tiešām ir darījis ļoti daudz, viņš ir atbrīvojis mani, dziedinājis mani, un viņš turpina arī to darīt, un tad es tiešām redzu to, kā viņš lieto manu vienatnes sezonu savam godam. Es jūtos ļoti, ļoti tuva viņam, es jūtos ļoti stipra viņā, un man šeit Ants to arī noteikti jūti, vai ne savā dzīvē tos augļus, kā Dieva tuvums ir tevi transformējis un tiešām nobriedinājis, un es arī to redzu tevī kā draudzenē, vai ne, ka tu esi tiešām brīnišķīgi stipra sieviete, un man liekas, Dievs vēlas katrai no mums to, ka mēs nobriestam viņā, ka mēs ieguldamies kalpošanā, ka mēs palīdzam tiem, kam ir kādas vajadzības, jo šis laiks ir ļoti, ļoti īs. Mūsu vienatne ļoti īsa, un es arī gribu uzsvērt to, ka ne visiem ir domāta laulība. Tā kā Pāvils arī uzsver, vai ne, ka katram tur ir sava Dieva dota dāvana, un tu šīs dāvanas vari saņemt. Tā būs vai nu vienatne, ka tu velti savu dzīvi esot viena un nododoties Dievam, kalpošanai, jebkam, uz ko tu esi aicināta, un tam var būt otra dāvana, vai var būt laulība un ģimenes dzīve. Tā kā tur tiešām tā ir milzīga dāvana, katra no tām ir milzīga dāvana, un katram tā ir savādāk. Tā kā, ja jūs esat ilgojaties pēc laulības, tas ir brīnišķīgi, tās ir Dieva dotas ilgas. Ja jūs ilgojaties pavadīt savu dzīvi pašas par sevi un ieguldīties citās jomās, tad tā arī ir Dieva dota un laba lieta. Tā kā nevajag sev pārmest, nevienā, ne otrā gadījumā. Jā, un šeit var pārmeklēt atkal savas domas, kas notiek mūsu domu dzīvē. Īstenībā tu vari uzdot sev vienu jautājumu. Kas notiek manā galvā? Jo tās domas, kas nāk, ne visas vajag pārdomāt arī par šo jautājumu. Bet ja reiz tu šeit ar mums tagad klausies šo sēriju, tad noteikti tu ilgojies pēc dzīves biedra, pēc kāda, ar kuru dalīties priekos un bēdās, ka tev ir vajadzīgs atbalsta plēts, bet tu vari pārdomāt arī, īstenībā, vai kaut gan varbūt tu jūties, rītīgi gatava, kā būt par mammu, ka tu esi rītīgi gatava apprecēties, un kad tev liekas, ka tu jau varētu būt ļoti laba sieva savam vīram un tik forša māmīte. Bet uzdod savu jautājumu, vai tu esi prioritizējusi un kopusi attiecības ar Jēzu. Tas ir kā dārs, tas ir tiešām jākopj, un ja viņš netiks kopts šis dārs, tas aizaugs nezālēs, palandās, visādos krūmos un brikšņos. Tāpēc, tiešām uzdod sev šo jautājumu, vai tu esi prioritizējusi un kopus attiecības ar Jēzu. Un tas ir jāturpina darīt noteikti, vai ne, Viktorija? 100 punkti tas ir jāturpina darīt, un tas arī būs jāturpina darīt pēc tam, kad Dievs, kurā momentā viņš tev dos, kad jūs satiksieties ar savu vīru, tev būs tas jāturpina darīt, un jums būs jāturpina kopā, kā laulātam pārim tas darīt.
Un, jā. Jā, tieši tā. Ja tev vienatnē nav Dievam par godu, tad tu to nepavadi pēc Dieva prāta. Un ja tava laulība nav Dievam par godu, tad tu nepavadi to pēc Dieva prāta. Jā. Tieši tā. Šito citātiņu arī varat pierakstīt, jā. Patinat atpakaļ un pierakstat, un viņu var smuki pielikt kaut kur, atgādinājumā. Vai tas ir plānotais, vai tas ir, varbūt uz leduskapja, kaut kur pie sienas. Tas ir tiešām. Jā, man liekas, daudzas meitenes aizmirst to, ka Bībeles vēsts pati par sevi arī ir stāsts par attiecībām ar Dievu, nevis puisi. Mūsu prioritātei ir jābūt par Dievu, vai ne? Un, tā kā mēs visu laiku aizmirstam mūsdienu, man liekas, arī kultūrā un tam līdzīgi, vai ne, ka ir šis modelis, vai ne, attiecību, ka tu jūties kaut kāds, tā kā, nezinu, atpalicis no modes vai tam līdzīgi, ja tev nav šī otra pusīte, un tāpēc arī bieži vien meitenes ieskrien attiecībās, kur viņām nemaz nevajadzēja iet attiecībās, jo viņas nebija gatavas, viņas nebija lūgušas par savu otro pusīti. Tas ir vēl sliktāk. Es nenovēlu vienam šādu situāciju gadījumu. Jā, un tas ir tik īstenībā arī, man liekas, aktuāli arī kristiešu vidū, kur meitenes ir pat gatavas iet attiecībās ar nekristīgiem puišiem, lai tikai nebūtu vienas, un man vienkārši lūst sirds par to, ka mēs nepaļaujamies, tā kā mēs neticam, ka Dievam ir tas labākais priekš mums. Jā, pēc, ka mums ir tā, ka es no sevis varu pateikt vienkārši, ka es Dievu salīdzinu kā savu zemes tēti. Tāpēc man bija grūti uzticēties savam zemes tētim, tāpēc man arī kaut kādā ziņā grūti noticēt kuras jautājumos. Bet Dievs visu laiku to maina, ko līdz mēs pavadam viņa klātbūtnē laiku. Jā, un arī cik svarīgi ir tas, ka mēs, ka mums uztrauc cilvēku dvēseles, vai ne, mūžībai, nevis viņu attiecību status, un ka mūsu prioritātēm tiešām būtu jābūt par Dievu valstību, nevis par attiecību status, un man patīk, kā viens no maniem mīļākajiem mācītājiem un autoriem, Ben Stjuarts, viņš saka šādi: mūsos ir tendence pazemināt esošās dzīves sezonas vērtību un paaugstināt kādas citas sezonas vērtību. Tā kā brīvais cilvēks, neprecētais ilgojas pēc tuvības, kas pieejama laulībā, un tāpat laikā precētie nostalģijā nopūšas par saviem brīvības gadiem. Es negribu, ka mēs tā dzīvojam. Es negribu, lai palaižam garām, kas mums ir pieejams savos vienatnes gados, kas mums vairs nebūs esot laulībā. Un es negribu, lai palaižam garām tagadnes vērtības, skatoties uz to, kas varētu būt nākotnē. Jā, tieši tā. Es varu teikt arī no sevis. Tā arī ir. Kaut kā gribās skatīties uz priekšu un neredzēt to, kas ir šodienā. Jā, un tur arī ļoti labi atbilst viena no manām mīļākajām raksturvietām no Jesajas 45:3, kur Dievs saka: es nodošu tev tumsā paglabātās mantas un paslēptos dārgumus, lai tu atzīsti, ka es esmu tas kungs, Izraēla Dievs, kas tevi sauc tavā vārdā. Un, šis ir nedaudz tā kā ārpus konteksta, bet šis pants man iedrošina par to, ka Dievam ir svarīgi mums tā kā atklāt un dāvāt lietas, kuras mēs neesam nemaz pamanījuši no sākuma, un arī es varbūt skatoties uz savu vienatni, domāju, ka te nav nekādas vērtības, un ka tas ir iztērēts laiks, ka es kaut ko kavēju, ka man īstā dzīve un īstā vērtība sāksies tad, kad man būs otra pusīte, bet īstenībā, ka Dievs ir apslēpis dārgumus jau tur, kur tu šobrīd esi, un viņš vēlas, lai tu apliecini, ka viņš ir Dievs, ka viņš ir visa radītājs, debesu tēvs, vai ne, tas kungs, un tad, kad tu meklē viņu, tad viņš tev atklāja un uzdāvina šīs paslēptās mantas un dārgumus un bagātības, un tu ieraugi, ka īstenībā šajā sezonā tu neesi bijusi velti, Dievam ir bijuši labi plāni tev kā personībai, tavai ticībai, tavām attiecībām, ne tavai nākotnē, tavai visai dzimtē ļoti iespējams. Es arī redzu to, kā Dievs dziedina mani
lai maniem bērniem nebūtu jāizcīna cīņas savās dzīvēs, tādas cīņas, kurās mani senči ir gājuši cauri, un tā kā, ka es varu salauzt tos dzimtu un paudžu grēkus un lāstus, lai maniem bērniem būtu iespēja dzīvot brīvībā. Jā, Viktorija, tieši tā, šis ir ļoti svarīgs punkts, meitenes, un tas saucās arī dziedināšana un dvēseļkopšana, kas arī ir ļoti svētīgi šajā posmā, šajā sezonā to noteikti izmantot, un vienkārši skriet pēc tā, tiekties pēc tā, tāpēc, ka tā ir tava porcija, tiešām neļauj vēlnam nolaupīt šo brīvību. Un jā, kā tas tiešām nāks par labu itavā laulībā, visās dzīves jomās, pēc tam uz bērniem, bet es vēlos arī tā kā iedrošināt jūs ar tādu teikumu, ka Dievs vēlās un gaida uz tevi, ka tu beigsi idealizēt to personu vai ideju par laulību, tā vietā būvēt savas attiecības ar Dievu, kas ir pati svarīgākā lieta, par ko mēs runājām. Bet šie te pirmie vārdi, kad mēs tiešām neliekam tā kā tronī šo te ideju par laulību un šo te vīrieti, kuru mēs esam idealizējuši un iztēlojušies. Vienkārši viņš aicina noliec to malā, vienkārši atdod viņa rokās ar vārdiem, pasaki, debes Tēvs, es atdod visu šo, ja tev ir saraksts, tad atdod to Dieva rokās. Saku, lai tavs prāts notiek, jo tas ir pats labākais, kas var būt. Un tur notiek transformācija, nekas nenotiek tā pat pavelti, ka mēs kaut ko Dievam atdodam. Dievs mums dod pretī, viņš mūs atjauno, viņš pārmaina mūsu prātu, un tas ir ļoti svarīgs punkts. Un jā, tai nevajadzētu būt tavai prioritātei, laulībai, bet varbūt kādai no jums ir tiešām grūti, kā tādā ziņā, kā lai šī nav mana prioritāte, kā ir reāla laulība. Dievs redz tavu sirdi, viņš redz visu, kas tajā notiek, viņš redz visas tavas domas, tu viņam esi uz plaukstām, vienkārši šķērsgriezumā viss viņam ir redzams, tā kā atkal vienalga, tu viņam var arī visu izsūdzēt un pateikt, un vienkārši arī mums ir dots vispār svētais gars, mīļās dāmas. Ja mums ir grūti tā kā tik galā ar to, kas mūsos iekšā un visas šīs domas un pārdomas un vēlmes, svētais gars nāk palīgā. Mēs viņam varam lūgt dažādas jautājumas, dažādas lietas, skaidrību, jo mums šajā dzīvē, kamēr mēs te dzīvojam šito mazo laika periodu, mums ir iespēja būt sadraudzībā ar Dievu, kas ir trīsvienīgs, Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Un Svētais Gars ir mūsu, mans un tavs aizstāvis. Un viņš mums dod gudrību, viņš mums pasargā un arī laulības jautājumos, kā viņam ir visas lietas svarīgas par tevi. Un mums ir jāmācās vienkārši šajā iet un uzticēties viņam. Amen, tieši tā. Jā, man ir arī liecība par to, kā Dievs ir mani atbrīvojis no attiecību alka, un es to saku ar milzīgu prieku, tāpēc, ka tas ir bijis kaut kas tāds, kas man visu dzīvi reāli, un es sekojis, un tā kā es jau jūtu, kā Dievs ir strādājis šo gadu laikā, vai ne, tā kā riktīgi sāpīgi tā kā ravējis manu sirsniņu, man no šī attiecība alka, jo, meitenēm, kuras uzaug bez tēta, ļoti izteikti ir šī vēlme pēc vīriešu atzinības un vēlme būt attiecībās, būt saredzētai, vai ne vīriešu acīs, un tad es esmu reāli visu savu dzīvi ar šo cīnījusies, un tagad es varu liecināt par to, ka esot Dieva tuvumā un paļaujoties uz viņu, viņš ir bijis uzticams un tiešām dziedinājis manu sirsniņu
pa sauņai, jā, tā kā tiešām pildījis, vai ne, ar savu mieru un mīlestību, un tagad es varu riktīgi vienkārši skatīties uz puišiem, nu tā kā ar brīvību, un tas ir tik brīnišķīgi reāli, ka tu vari skatīties uz brāļiem Kristu, uz jebkuru vīrieti, vai ne, tavā dzīvē, nu tā kā ir tādu brīvību, ne, ka tev vairs nav šis elks, ka tu nemeklē attiecības visur, kur tu ej, ka tev ir miers sirdī un tā milzīga paļāvība uz Dievu. Tā kā es gribu iedrošināt visas meitenes, kuras ilgojās, kuras cer, kurām sāp sirds, esot vienām un kuras ilgojas būt attiecībās, ka tiešām metiet šo nastu uz Jēzu, jo viņš to var panest. Jā, tieši tā. Un šis laiks arī ir bijis tik auglīgs, nu tādā ziņā, ka Dievs zina tavu sākumu un tavas beigas uz šīs zemes, vai ne? Viņam rūp katra sekunda tavā dzīvē, katrs mirklis, ko tu pavadi, viņam ir svarīgs, un viņš man arī vienu dienu deva tādu milzīgu atklāsmi par to, ka ja es šobrīd būtu attiecībās vai laulībā, es nevarētu ieguldīties sirdsdraudzenēs tā, kā es to varu tagad. Un man bija tas tā kā ar ķieģeli papīri. Man bija, wow, Dievs, tu mani tā mīli, un es esmu tik vērtīga, ka tu šo laiku esi, nu tā kā speciāli viņš ir atlicis, vai ne, ka man vajag izmantot Viktorijas laiku šobrīd, kamēr viņa ir viena, jo nu, tā kā nāks laulība, nāks attiecības, un tas būs brīnišķīgi, bet tas paņēmis manu uzmanību. Un tā kā mēs visi zinām, kā ir, vai ne, ka tu esi iemīlējies, tu visu laiku lido, un tev visu laiku tikai tas cilvēks, un un tā kā, protams, manas attiecības būs ar Dievu, taču tāpatās, nu, tur ir tā, vai ne, iemīlēšanās un šī nodošanās otram cilvēkam, kad manas prioritātes nedaudz novirzīsies uz arī otru cilvēku, un tad kalpošana un ieguldīšanās manā sirdslietā, kas ir sirdsdraudzenes, vairs nebūs tā kā pirmā prioritāte. Tad es ļoti lūdzu arī Dievu šobrīd gan par savu vīru, lai viņš tiešām ir vīrietis pēc Dieva sirds, un ka viņam ir svarīga kalpošana, un ka viņš atbalstītu mani manā kalpošanā, un ka mēs kopā varētu reāli jaudīgi un pilnā ātrumā skriet pa Dieva ceļiem, ka mēs kopā varētu kalpot un to darīt. Tā kā jā, tādas divas mazas liecības, kas man personīgi liekas, nu, manā dzīvē ir milzīgas, bet es ceru, varbūt arī jūs iedrošinās, ka šis laiks ir reāli dārguma laiks. Tas ir iespēja laiks, kad jūs varat izmantot un piedzīvot Dievu radikālos veidos, jūs varat doties visā pasaulē un kalpot un ieguldīties, un tad, nu jā, cik vērtīgi ir, ka mēs to tiešām novērtējam, pamanam un izmantojam uz 100%, lai pēc tam nav jāskatās atpakaļ un jānožēlo. Man toreiz bija tik daudz brīva laika, un man bija tik daudz iespēju, un es tās neizmantoju svētīgi, bet es visu laiku ilgojos par nākamo sezonu, vai ne? Jā, paldies, Viktorija! Šis ir ļoti svētīgi, ka var dalīties arī ar savām liecībām. Tas ir priedrošinājumi. Kā liels paldies. Un, jā, es ticu par jums, meitenes, mīļās meitenes, ka Dievs noteikti ir paredzējis to vienu puisi, lai savestu jūs kopā. Un es ticu, un es nezinu, vai mēs izsacījām šo, bet kas ir jādara, ir jālūdz tā pašā visā dzīves skrējienā, kur tu esi, turpini lūgt vienkārši. Iedomājies, kad viņš kaut kur elpo, tas savs vīrs, viņam ir problēmas, viņš iet dzīves gaitās, viņam ir darbs, viņš ir cilvēks, viņš ir reāls. Lūdz par viņu, lūdz mēlēs, ja tu proti, ja tev ir ja tu esi to saņēmusi, vienkārši lūdzu. Visos momentos, kad tu iedomājies uzreiz, vienkārši, lai tavs prāts jau strādā uz to. Nevis tikai, kad tu būsi laulībā, tad tu sāksi lūgt. Nē, uzreiz, jau tagad var lūgt, lai Dievs sagatavo, lai viņš vienkārši visu, kas nāk, lūdzu. Lūkšana ir svarīgs moments, ļoti, ļoti svarīgs moments.
Un, Āmen, tiešām tas arī es pamanu to savā ikdienā, ka es vienkārši iedomāšos, vai ne? Man tikai viena doma nāk prātā, un es uzreiz sāku lūgt. Un ka tiešām tu pārvērt savas domas jā. lūgšanās. Es uzreiz, mīļais debesis Tēvs, tu zini manu vīru, tu mīli viņu. Es tev lūdzu, lai tu viņu tiešām vadi pa saviem ceļiem. Un vienkārši, ka mēs lūdzam par visām lietām, un ka mēs sagatavojamies laulībai lūdzot par laulību. Jā, un aizstāt raizes ar lūgšanu. To var mācīties, un to ir jāmācās darīt. Mēs nepiedzimstam ar to. Man liekas, ka ir pienācis laiks maniem tiem sešiem jautājumiem, kurus jūs meitenes uzdodat sev un pārdodat savu sirdi. Un viens no tiem ir tāds praktisks dzīves jautājums. Vai tu rūpējies par sevi? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, vai tu kopi sev, vai tu kopi savu ārējo izskatu, vai tu rūpējies par skaista seja, kad ir krēmiņš uzlikts, nāciņi nogriezti, vienkāršas lietas. Vai arī tu, kad rūpējies, ka tu ēd veselīgi, ka tu dzer pietiekam daudz ūdens, ka tu dzer arī kādus vitamīniņus, ja vajag. Vienkārši, vai tu rūpējies par sevi? Tas ir ļoti svarīgs punkts, un Dievs arī vēlās, ka mēs rūpējamies par savu templi. Tas ir Svētā gara templis, kur viņš mājo mūsu katras vietas ķermenī. Jā, tāds jautājums. Kur vēl viens jautājums būs. Tas būs tāds mazliet savādāks, bet vai ir kas tāds, kas tevī velk projām no Dieva? Šo tu pieraksti, un pēc tam klusajā laikā ar Dievu tu vienkārši pati prasi šo jautājumu. Debes Tēvs, vai ir kaut kas tāds, kas mani attālina no tevis? Un es reāli godīga. Nāk Svētais Gars, viņš tev pārliecinās, un viņš tev teiks, parādīs lietas. Un ja tas tā kā nāk tavā prātā, nestum to prom, pieraksti to un skaties, varbūt tiešām vajag pievērst tam uzmanību. Trešais jautājums ir tāds, vai tu vari uzdot to sev, vai mana sirds ir pareizajā virzienā, tāpēc, ka mūsu sirds ir tāda, kas grib iesakņoties kaut kur, tagad kaut ko klausīties, kaut kur sākt tur doties, visu laiku meklēt kaut ko. Vai tava sirds ir pareizajā virzienā, kas ir Dieva vārds, riktīgi iesakņojies viņā, tiešām iesakņojies tajā, vai tas ir tavs pamats? Un šo jautājumu tu vēl vari sev uzdot un pārmeklēt, lūgt. Nevis mēs pašas kaut ko daram savā spēkā, bet mēs lūdzam, kā Bībelē ir teikts, kungs, pārbaudīja manu sirdi, izmeklē un iztabinī, kas neesat uz ļauna ceļa, vadi mani pa mūžības ceļiem. Šis bija, no kuras rakstu vietas es nepateikšu, psalmi, jā, tā kā, jā, šis ir svarīgs punkts. Nākamais jautājums. Vai tu vēlies pati paņemt to, ko Dievs tev nav paredzējis, vai gaidīt uz viņu? Šo arī lūdzu klusajā laikā tu vari sev uzdot. Un, jā, viss sarunās ar debes tēti. Jā, un redz, kur vēl viens jautājums, kas ir pirmspēdējais. Vai ir kaut kas tāds, kas paņem mani no šīs misijas, kas ir nest Jēzus vārdu un iemantot dvēseles debes valstībā? Tas atkal ir par prioritātēm, kas tev ir, kad tu nāc Dievu priekšā un pārmeklē, vienkārši saraksts papīra, kas notiek, tāds check-ups, pārbauda sevis. Un pēdējais jautājums. Kādi ir mani standarti? Tas ir par tavu nākotnes vīru. Kādi ir mani standarti? Un kā jau es pirms tam teicu, kad Dievs vēlās, ka mēs šo standartu sadodam viņam rokās. Jo viņam ir vislabākais plāns, un viņš vēlās dot to, kas ir vislabākais. Pareizi?
tāds ir mūsu debes tētis. Tā kā šitie tie 6 ieteikumi, man pašai arī tas būs klusē laikā, ko darīt. Un, jā, Viktorija, varbūt tu arī vari turpināt ar saviem. Jā, paldies, Ans, tas tiešām ir rīktīgi svētīgi. Un cik labi, ka mums ir, vai ne, šādi jautājumi, ar ko izmeklēt savu sirdi, jo, man liekas, mēs bieži vien vienkārši peldam pa dzīvi un ļaujam dzīvē mūs nest uz priekšu, un mēs neesam tās, kuras, kontrolē tā kā pārbaudu uz kādu ceļu mēs ejam, un ne tā kā psalmos, tu minēji to raksturvietu, un ne, ka Dievs pārbauda manus ceļus, un neizmeklē manu sirdi, vai es esmu uz pareizā ceļa, un jā, ka mums ir jāiet cauri šim procesam kopā ar Dievu, un mēs nedrīkstam ļaut vienkārši pasaulē mūs kaut kur stumt, vai ne, un gan jau kaut kā sanāks, ja uzradīsies, tur sakarīgs puisis, vai ne, tad, būs attiecības un tā, bet īstenībā mēs esam tās, kuras var noteikt, ko mēs ielaižam savā sirdī, ko mēs ielaižam savās domās, kā mēs reaģējam uz lietām, kādi ir mūsu tie standarti, un tas ir rīktīgi svarīgs punkts arī. Es atceros vienā nometnē bija kāda sieviete, lektori, viņa arī runāja par attiecībām tieši, un viņa mums lika uzrakstīt uz lapas visas tās lietas, iezīmes un tam līdzīgi, ko tu gribētu savā sapņu puisī, tā kā nākotnes vīrā. Un es tur tagad sarakstīju, vai ne, un es jau tā, zinu kā, es jau tā gudri, vai ne, tā kā sarakstīju kaut ko tādu, kas ir reāls, jo mēs nevaram gaidīt no tā kā cilvēciska vīrieša, vai ne, kaut kādas tur kosmosa lietas, vai ne, jo neviens nav perfekts, un tā kā, bet tādas reālas lietas es uzrakstīju, ko es ļoti gribētu redzēt savā vīrā, un tad pēc tam šī sieviete pateica, ok, meitenes, un tagad paskatieties, vai jūs esat tādas, kā jūs tikko uzrakstījāt uz tās lapas. Un visām meitenēm vienkārši atkārās žoklis un tāds, wow. Milzīga refleksija, tā kā man ir vēl kur augt, jo, ja tu sagaidi no otra cilvēka, vai ne šo visu, tad tev arī pašai tādai ir jābūt, un tev ir jābūt mācāmai, un tev ir jātuvojās Dievam savādāk. Tas nav godīgi, ka mēs prasām, vai ne, no puiša, ka viņš ir tāds, bet pašas nemaz neatbilstam tai latiņai, kuru mēs esam uzsprauduši. Un jā, tad arī noslēgumā es gribēju pieminēt tādus mazus solīšus, kas varbūt jums palīdzēs būt mierā ar to, ka jūs esat vienas, kas ir palīdzējis man, un es domāju, Ansi arī noteikti daudz no šīm lietām ir nākušas par svētību. Tātad pirmām kārtām nesalīdzini savu sezonu ar kādu citu sezonu. Jā, jo Dieva vārdā ir teikts, ka daudz nodomu ir cilvēka sirdī, bet pāri visam stāv un paliek tā kunga plāns. Tā kā mums katram ir savs kaut kas, mums katram ir savs ceļš, un Dievs viņu zina, un viņš zina mūsu sirds ilgas, viņš zina, kad un kā, un viņš visu ir ļoti labi iekārtojis īstajā laikā. Tādēļ mēs nevaram skatīties uz citu cilvēku jau kaut kādām sezonām, jo mēs nezinām, kam viņš ir gājis cauri iepriekš, un mēs bieži vien redzam tikai spilgtākos un labākos mirkļus cilvēku dzīvēs, un nezinām, ka viņi arī ir gājuši cauri gaidīšanas sezonām, jautājumu un šaubu sezonām, vai ne cīņām, jā, tad nākamais ir vienkārši, es saku vienkārši, īstenībā tas nav vienkārši, bet tev ir radikāli jāuzticas Dievam. Tas nav tā, es paļaujos, ka Dievam ir labāks plāns. Nē, tā kā radikāli pieķeries Dieva plānam savai dzīvei, tam, ka viņam ir labi plāni tavai dzīvei, visu laiku atkārto to, vienkārši iegaumē to, iestāsti sev to, ka Dievam ir tas labākais priekš tavas dzīves, un ka tu viņam vari uzticēties, ka viņš tev dos to labāko, kas ir pēc viņa plāna. Nākamais būtu lūdz un vēlreiz lūdz par sevi, par savu izaugsmi, par savu dziedināšanu un atbrīvošanu, par savām attiecībām, vai tās būtu romantiskas, vai ģimenes, vai draugu attiecības, par savu kalpošanu, par savu nākotnes draugu. Ants jau minēja, cik svarīgi ir lūgt, ka reāli mēs vienkārši tā
tā ir tā kā tāda mīkla, kurā mēs ieliekam visu, kas mums ir, vai ne? Vienkārši lūkšanās apklājam visas jomas mūsu dzīvēs, un es redzu savā dzīvē, kā tas vienkārši radikāli ir mainījis situācijas, mainījis manu sirdi. Un es arī noteikti padalīšos ar vienu ļoti īpašu liecību par to, kā Dievs ir vadījis vienatnes sezonā tieši saistībā ar lūkšanu par vīru, kas ir riktīgi jaudīgi. Nākamais ir pieķeries Dieva apsolījumiem. Viņam ir labi plāni, tātad viņam ir apsolījumi tavai dzīvē, Bībele ir pilna ar apsolījumiem, tā kā pieķeries tiem un spītīgi vienkārši iekrampējies un turies tajos. Nākamais būtu ieguldies svētīgās draudzībās. Man patīk, kā Eva Mēnce mūsu sarunā ar viņu teica, ka draugi ir kā lifts, tie brauc vai nu uz augšu vai uz leju. Tā kā tev tiešām ir jāieguldās un pašai jāiegulda draudzībās, kas ir vērtīgas, kas ir svētīgas, kurās tu vari dot un kurās tu vari saņemt. Jā, ka mēs neesam vientuļas saliņas un mums ir vajadzīga šī kopiena, kura lūgs par mums, kur iestāsies par mums, kura ir uzticama, kura meklēs Dieva gribu, un tad, kad tu būsi attiecībās, kura tev varēs palīdzēt izšķirt, vai šīs attiecības ir labas vai nē, vai šīs attiecības ir no Dieva, un vai tās tevi ceļ, vai arī tu vienkārši mēģini uzlikt kaut kādai Dieva tā kā vietai, tā kā brūcītei, kurā tu neesi ielaidusi Dievu, tu vienkārši mēģini uzlikt cilvēka plāksteri. Es tagad ar šo puisi vai šīm attiecībām uzlikšu plāksterīt, vai ne īstenībā problēmai, kura būtu jāatrisina kopā ar Dievu. Nākamais ir lūdz par savām draudzenēm. Reāli. Tās, kuras ir vienas, lūdz par viņām, lai viņām šī vienatnes sezona ir auglīga. Lūdz par viņu vīriem. Tas ir tik svētīgi, ka mēs varam apklāt ne tikai sevi, bet arī savas draudzenes, vai ne, ar lūkšanām. Un tas ir tik skaisti, un tas ir reāli manī radījis tādu mīlestību arī pret Ances vīru, piemēram, es lūdzu par viņas vīru, vai ne, un es zinu, ka viņš būs svētīgs vīrietis, tāpēc, ka Ance lūdz par viņu, es lūdzu par viņu, viņas citas draudzenes lūdz par viņu, tā kā, ka mēs vienkārši sagatavojam vislabākās lietas, vai ne, savai nākotnē kopā ar Dievu, un tas ir tik jaudīgi, ka mums ir tāda iespēja lūgt Dievam visu to labāko. Un pēdējais ir atdot savas ilgas Dievam. Viņš zina, ka tu ilgojies, viņš zina, ka tu jūties vientuļ, viņš saprot tevi, viņš pats ir gājis cauri visām šīm cilvēcisko emociju spektram, un viņš jūt tev līdzi, viņam ir svarīgi, viņam rūp, ka tu ilgojies, ka tu meklē piepildījumu, tiešām vienkārši atdot to viņam, ļaut viņam būt kungam arī pār tavām ilgām, ka tās nav vienkārši cilvēcīgas ilgas, bet tas ir, ka tas ir kaut kas tāds, ko tu atdod Dievam, jo ja tu to paturēsi pie sevis, tad tur var sanākt beigās ziepes, tu ieskriest attiecībās, kuras nav Dieva dotas, un kuras tev nav vajadzīgas, kuras tevi beigās vairāk sāpinās, nekā tev dos kaut kādu mierinājumu. Un es ļoti tiešām mēs lūksim Dievu, lai jūs, mīļās klausītājs, izvērtējat tiešām savu sirsniņu, ka jūs ielaižat Dievu tajās vietās, kur jums ir ilgas, kur jums ir šaubas, kur jums ir jautājumi, vai Dievam ir šis īpašais cilvēks, vai Dievam ir labi plāni manai dzīvei, vai es kādreiz būšu kopā ar kādu, vai es beidzot būšu brīva no šīs nastas, ka tu esi viena un tu nezini, kas būs un kā būs un kad būs un tam līdzīgi. Tā kā ļaujiet, ielaidiet vienkārši Dievu šajās jomās, jo viņam tik ļoti rūp katra no tām. Jā, tieši tā, paldies, Viktorija. Bet katra sieviete, es domāju, kas jau kad ir bijusi, ir gājis cauri šīm. Reāli. Tas tā ir. Un ir viena rakstvieta, ar kuras gribu jūs iepriecināt. Tas ir no Filipiešiem 4. nodaļas 8. panta. Beidzot vēl, brāļi, mēs varam teikt, beidzot vēl māsas, kas vien ir patiesas, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams,
kam laba slava. Ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet. Šī ir laba rakstu vieta, Amen. kur tiešām atgādināt. Jā, tas arī mums māca, kur mūsu domām ir jābūt. Un otra rakstu vieta no 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļas 16 līdz 18 par to, kāda ir Dieva griba tavai dzīvei. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba. Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Jā, amen. Šī ir brīnišķīga diena. Šī ir šis ir žēlstības laiks. Un man ir prieks par par katru vienu jums. Jūs klausaties šo sēriju, ka jūs meklējat atbildes, ka jums ir vēlme vairāk, vēlme saņemt, bet ir svarīgi arī dienas beigās visu pārbaudīt un nest Dievu priekšā un prasīt, ko viņš vēlās jums teikt pašām individuāli, jo viņš katru vienu ved individuāli un jūs esat katra viena savā posmā tur, kur jūs esat. Un es gribu nolasīt tādu mazu stāstiņu. Jūs vienkārši varat iedomāties to, iztēloties. Vienkārši klausīties, kā es nolasīšu. Viņš nebūs garš. Tagad iedomājies, kā varētu izskatīties tava dzīves grāmata, kurā ir sarakstīta debesu valstībā. To ir sarakstījis pats Dievs. Un viņš pie sevis domā, vai viņa izvēlēsies to, kas ir sarakstīts šai grāmatā. Kad viņš pabeidz to rakstīt, viņš šo jautājumu pie sevis nodomā. Un tagad pajautā sev, vai tu izvēlēsies un atsauksies viņam ar vārdiem, jā, es izvēlos to, ko tu esi sagatavojis. Tas ir pats labākais, kas vien var būt manai dzīvei. Vai tu to izvēlēsies? Un Dievs tev dod izvēli staigāt Dieva dotajā scenārijā tavai dzīvei, kas ir dažāds ceļš, tur ir viss kaut kas, tur ir svētības, tur ir pārbaudījumi, tur ir tik bagātīgi viss kaut kas, ko Dievs ir paredzējis. Un tas ir pats labākais, neatkarīgi no tā, kas tur ir. Tev nav jāzina viss, bet vai tu viņam atsauksies, vai tu izvēlēsies to, kas ir viņam priekš tevis. Un es iedrošinu tevi izvēlēties Jēzu katru dienu, katru rītu un tiekties pēc viņa katru rītu. Un tu pat nespēji iedomāties, cik ļoti tas iepriecina debes tēti, cik ļoti tas iepriecina Jēzu, cik ļoti tas iepriecina Svēto garu, ka tu vēlies, ka tu atsaucies. Tas ir tik brīnišķīgi. Un debes tētis tik ļoti priecājas un viņš ilgojas pēc tā. Vienalga, vai kāds grēks tas sadarījusi, vai neesi, noturējusies kaut kādās jomās, vienalga viņš ir priecīgs, ka tu nāc pie viņa un izvēlies viņu. Tas ir tik skaisti. Un es esmu dzīvā liecība tam, kad reāli, ko tas nozīmē, kad izvēlās Jēzu, kad atsaucās viņam, kad izvēlās Dieva plānu. Tas ir citreiz sāpīgi, citreiz svētīgi, citreiz nesaprotami, citreiz visādīgi, tur ir viss kaut kas, bet dienas beigās tas ir pats labākais. Jā, amen. Un tad noslēgumā es gribēju padalīties ar raksturvietu no Mateja evaņģēlijas 8. nodaļas, sākot ar 27. pantu, kur Jēzus
saka man, tev, katrai no mums. Kurš jūsu starpā var ar savu sūdzēšanos savam mūžam pilkt kaut vienu dienu? Un kāpēc jūs sūdzieties apģērba dēļ? Mācieties no puķiem laukā, kā tās aug. Ne tās strādā, ne tās vēp, tomēr es jums saku. Salamans visā savā godībā nav tā bijis apģērbts kā viena no tām. Un pēc tam 33. pantā viņš saka, cenieties vispirms pēc Dieva valstības un viņa taisnības, tad jums visas pārējās lietas tiks piemestas. Jā, amen. Saņemam. Amen. Paldies, ka klausījāties. Un jā, tiešām, lai šis ir par svētību jums. Esiet svētīts, mīļās sirdsdraudzenes. Un paties prieks, ka bijāt ar mums kopā. Un paldies, Viktorija, tev, ka tu dalījies. Un arī tavs stāsts būs man par iedrošinājumu. Un paliekam pie debes tēta ar viņu. Viņš jūs pazīst, viņš jūs zina, nav nekas labāks, kā dzīvot viņa saskaņā ar viņa sirdi un ar viņu kopā. Esiet svētītas! Tu klausies raidierakstu Sirdsdraudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirdsdraudzeņu sociālajās platformās. Uzzini vairāk mājaslapā sirdsdraudzenes.lv.